Un tas ir jaunā lokācijā. Šoreiz tā ir Ventspils. Mana piestāvīgā māja. 20. dzīvoklis 5. stāvā. 77 pakāpieni, lai nokļūtu. Lielā Prospekta iela, 32. 3 dienas. Ļoti foršs dzīvoklis. Viss pieder vienam. Un kopējā summa 78 eiro pa pirmo. Dodamies pirmā pastaigā pa Ventspili. Lūk, visas norādes, kā jau Ventspilī skaisti, smuki, saprotami. Jautājums, kur mēs iesim. Sāksim no augšas. Zinātnes centrs Vizium. Esmu bijis tur. Forša iestāde patika. Arī lieliem ir ko darīt tur. Tā kā uz priekšu. Pirmā gotiņa, ko šajā tūrē ieraudzīju. Lūk, šāda viņa. Vizum centrs. Ne visai tādā patīkamā laikā, bet ko tu darīsi? Ceļojumu neatliksi. Nu, vējš. Dikti porina tās ūdens strūklas. Mēs no prostās ir termināli. Pie šī kunga es vienmēr Ventspilī apsēžos. Krišjāne Valdemāra. Uz redzēšanos. Līdz nākamai reizei. Loču kuteris. Šis te. Dīvains braucamais. Es laikam tajās Ventspils govīs būšu iemīlējies. Nu šī man tā kā uzrunā. Ceļojošā govs. Viņa var atrasties arī pēc kāda laika citā vietā. 4 kājas, 4 pupi. Nu, viss kārtībā. Labi, dzīvo. Plus 0,5 grādi tikai. Tāpēc domāju, ka pēc augsti. 17,43 pulkstenis. Būšu drīz pie Ventspils pludmales. Milšu kāpas. Tā jēja. Nu, te jau arī gondis apģērbies. Puhaviks, cepure, kapucis. Uz mājiņām tagad Lielais Prospekts 32, apmēram 2 kilometri. Ir iespēja. Jaunie Ventspils futbolisti trenējās. Manējā iela Ventspilī. Lielais Prospekts. Esam skaistā virtuvē. Tikko paēstas brokastis. Patīkami skapīši, visādas garšvielas. Vārds sakot, atkal viss ir pa pirmo. Atliek tikai kāds bāra krēsls, mikrobīņu krāsnes, roksta galds. Tad ieejam iekšā, koridorīts, kā parasti. Virtuves zona. Šeit ir lielā viesistaba. Un tas viss pa 3 naktiem 78 eiro. 7. maijs. Mums taisni uz zilā karoga pludmale. Es ceru, ka esmu apģērbies normāli. Nu, gotiņa, kā būtu ar skatu torni tur, varētu uzkāpt. Un tā.
ciet. Aizliegtā zona. To varam redzēt no skatu torņa. Cerēsim, ka man nesalāks vēl. Nu, Nogonti, uzmanies. Kāra Jūriņa 7. maijā. Tātad līdz šai vietai veids 3 kilometrus izkāpu krastā. Un tā ārā uz ceļu. Ziemeļu rietumu vējš. Spēcīgs, bet izturams. Turpinām ceļu 7. maijā pie jūras kāpu, biotopi un paliekās kāpus. Nāku no turienes, jauks prieža mešs, putniņu čivina. Un Gunts, protams, laimīgs soļo uz priekšu. Einsteins. Pēc 9 kilometriem atgriežamies atkal civilizācijā. Redzam priekšā uzrakstu Ventspils. Tālāk uz priekšu pa labi Lemberga hūte, pazīstamas vietas. Pie Lemberga hūtes ir arī disku golfa parks. 10. kilometrs. Kā ar nogurumu nav nekāda. Dodamies tik uz priekšu. Galvenie drošības noteikumi. Cilvēka neviena. Darba laiki. Pasmuko video uzņemts 7. maijā Ventspilī 2025. gadā. Apstādījumi. Krāšņi. Pastaiga turpinās. Šinī te rajonā neesmu bijis nekādā formātā. Izskatās pēc akmens goviem. Tas jau ir būvis. Pats izskats vienam. Sabarījāmies. Stiprs viņš. Visi trenežieri no 13 gadu vecuma un te iesēdies pensionārs un griež vieglu ritentī. Zābaks, kurš jānomaina. Cilvēki atpūšās. Nu, ir Lemberga hūta vai nav šitā? Tās Ventspils atslēgas. Mums bērni var jau sākt kalkulēt. Lidmodelis iekāp iekšā un aizšauties drusciņ tālāk. Paskaties, bruņuruputs sapošās saulītē. Mēli izbāzes, smēdās vēl. Tas dīvaini robota. Veņķa dārza veloparks. Nu, braucēji diezgan daudz. Skaidrs prieks otru vēdu. Ventspils otrā pamatskola. Tojamies jaunam objektam. Tad pie jūras brīvdabas muzejs. Kempings. Un velospēdas var iznomāt. Aizaugusi govs. Nē, mūžžaļā govs. Lietuvietis tādu uztaisījusi. Apkot ar jūras smaržu.
Un spēcīgu vēju es vēl gribētu pieminēt. Tagad krāsainā būs. Tas īstenībā Karma. Liela plaša estrāde priekšā. Nabaga priedīte. Stendam aug priekšā. Nu, ļoti daudz dažādu enkuri. Un tur vēl viens. Un tur tālumā es jau dzirdu, ka šauc jūra. Varbūt vēlreiz aiziesim. Jo vairāk pie jūras es nebūšu. Braucām. Un vēl viens enkurs. Enkurs. Un vēlreiz enkurs. Pāri kāpu zonai. Un izēja pie jūras atkal. Cepuri labi nostiprināti, ka neaizpauš jūrā. 7. ieeja. Man jāiet pa labi, uz 4. iešu ārā pa turieni. 8. maijs. Ventspils autostāv. Nu, ko reiz kafīšas taps. Un kur te nu bez Ventspils gos? To noķēra arī pie autostas. Policistu gos. Ginters Krumhols no Latvijas. Lūk, Ļavastāk esam nonākuši. Jūs atpūsties putnus pavērot. Esmu tagad šeit. Iefiksējam sākuma stāvokli ar ieskrējienu. Un pāri ezeram. Nu, glauni ieeja ūdenī. Tie ir arī āra trenažieri. Pavingrojam, iesildam sevi. Un uz priekšu. Šeit vingrojam koordinācijai. Aizvējš, putniņu čivina. Kolosāli. Šeit vairs nav vingrinājumi, bet šeit ir Būšnieka ezera krasts. Aprakstīts. Dabas liegums. Vingrojums plecs ilstas muskulatūrai. Esmu vienīgais uz šīs takas rumpja muskulatūrai. 4. Mežā ir gan priežu koki, gan bērs. Ļoti viegli patīkama taciņa. Jo. Koki arī lausti. Te nu varam iziet uz laipas. Laipa man ir viegli šūpo. Turpinam iepazīt. Nu, lūk, visā krāšņumā, kur atrodamies Būšnieku ezera takās. Šādus putnus var novērot Būšnieku ezerā. Tāds nu ir. Liels, plašs un varens. Šodien, 8. maijā, ļoti saulēnā, patīkamā dienā. Labi, turpinām ceļu atpakaļ pa šo taku. Pirmais, es no otru gala gāju. Kāpēc? Visu labu. Jums arī, jā. Šo tāds stends ir. Var iznomāt laivas, pagaidām. Nebūs tāda iespēja, tiek ir. Sezona nav sākusies. Tad beidzās arī Ventspils, bet nebeidzās mana taka. Mana taka, lūk, turpinās šeit. Un turpināsim iet. Jau tikai pusīti noiet ir. Vēl viens objekts pa ceļam. Turpinām ceļu.
pa dabas taku, ko sauc par bušnieku. Būšnieku dabas taku, tā precīzāk. Plaudis. Zivju sugas. Drīz būšu apgājis apkārt. No šis te gabaliņš man līdz šajiem. Esam vienā stāvlaukumā pie Būšnieka ezera. Mēs iziesim krastā. Caur bērziem. Apēk pieveikt kaut tos 500 metrus. Tad atpakaļ uz Ventspili, uz centru, kur vēl 9 kilometri. Pietiks spēka, jāpietiek. Ar autobusu negribās braukt.